В панораме сегодня будет кое-что о делишках Риgas Satiksme, о Ушакове нашем и Bijušais pasažieru pārvadātāja Rīgas mikroautobusu satiksme pastarpinātais īpašnieks Aleksandrs Brandavs šoruden Brandavs. samaksājis 73 000 eiro naudas sodu, jo tiesā atzinās regulāru kukuļu apsolīšanā kādai vadošai Rīgas domes amatpersonai. Savulaik pēc Taureņu sarunām sāktais process ir sadalīts vairākās lietās. Видимо, он давал Un kamēr взятки bijušais Rīgas mērs Ушакову. Ušakovs vismaz pagaidām bauda Eiroparlamenta deputāta imunitāti, drīzumā uz apsūdzēto sola Mikriņu korupcijas lietā nonāksais vicemērs Andris Ameriks. Kurā viens no iesaistītajiem stāstīja citai personai par tikšanos ar amatpersonām un notikušo. Savu vainu. Tiesa pārbaudot iesniegto vienošanos un krimināllietas materiālus konstatēja, kopīgas tikšanās laikā 2017. gada septembrī Brandavam kādu priekšlikumu izteica Rīgas domes amatpersona, kas ieņem atbildīgu stāvokli. Saskaņā ar krimināllikumu šāds status Rīgā ir tikai mēram, vicemēram un Kompromiss, jo persona bija gatava atzīt tikai to, kad ir apsolījis kukuli vienai amatpersonai, nevis divām. Lai panāktu ātrāk, tomēr kriminālu tiesisko attiecību noregulējumu, es lēmu, kad inkriminēšu tikai. Lai atlaidis vairākām pasažieru kategorijām Rīgā varētu izmantot arī Brandavam pastarpināti piederošās Rīgas mikroautobusu satiksmes transporta līdzekļos. Šādi grozījumi Brandava firmai nodrošinātu lielāku pasažieru skaitu un tādējādi palielinātu apgrozījumu līdzēji arī brīvostas preces. Америк скрывается, не отвечает на звонки этой команды, которая расследует их жульническую деятельность вместе с Брандовцем. Каждый месяц Брандовц должен был им что-то давать. У Нила Ушакова сейчас 2 уголовных дела висит. Но тут, из того, что тут говорят, может так получиться, что они не смогут доказать и упрятать в тюрьму и Брандовца, и Америкса, и Ушакова Нила. Брандовц замешан еще в 2 делишках. И Ригас карта, и еще что-то. От одной он, как будто бы, вот сказали, откупился, заплатив огромный штраф. Но вот теперь, на основе его показаний, должны взять Ушакова и Америкса. Вот страшное жулье. Это во время Ушакова. До того он сформировал банду вместе с Америксом. Все там грабили, растаскивали, как только могли. Сегодня на этом пока все.